Cilvēki bez augstākās izglītības nevar strādāt par skolotāju, bet nezinu, kāpēc var strādāt par žurnālistu, var teikt. Mums vairāk tādi ir. Ok, bet pieņemsim, ja viņš vairs nevarētu strādāt par žurnālistu, kur tad viņš iet? Paklau, cilvēki, gandrīz laikam visi 100, varbūt mazāk cilvēki ar augstāko izglītību pirms kāda laika nobalsoja par okta likuma projektu. Jā. Un viņiem bija pie tam 3 dažādas versijas. Ne, bet tad varbūt ejam tālāk. Un tad nevajag skolotājiem prasīt, ka obligāti vajag augstāko izglītību. Tad skolā arī var strādāt labs cilvēks, mācīt bērnus. Ne, protams, jā. Par ārstu, es domāju, diez vai kāds gribēs iet pie ārsta, kuram nav augstākās izglītības, bet žurnālistika kā ir tāda brīvāka profesija. Es vairāk par to, ka tomēr tā izglītība, viņa, protams, nav vienmēr izšķirošais faktors. Nav vienmēr, varbūt arī labi konsultanti arī. Un tā tālāk, teiksim, to es nestrīdos. Ja cilvēks var savākt informāciju no labiem konsultantiem, tad viņš varbūt arī ar citu, bet ņemot vairāk, ka man ir bijusi diezgan negatīva pieredze tādos Latvijas vēsturē svarīgos brīžos, kā, teiksim, runa par mūsu neatkarību, ja tur tad, puisis bija, tā sakot, pretējā nometnē, un tāpēc man par viņu ir izveidojies tāds nekomplementārs priekšstats. Es atceros, jā, ka vēl pirms, kad bija tas, laikam, vēl tie raidījumi vēl savādāk saucās, un tad viņš bija gudrāks par visiem. Es domāju, kad viņš beidzot ies politikā, bet kā neiet, tā neiet.